Šovakar raidījumā uzņēmēji aicina skolēnus palikt Latvijā un rūpīgi izvēlēties savu turpmāko karjeru. Par ko vēlas kļūt mūsdienu jaunieši? Pagājušā gada decembrī Rīgas valsts vācu ģimnāzijā ar lekciju viesojās Eiroparlamenta deputāts Krišjānis Kariņš un uzņēmēja Zane Lase Lasmane. 12. klases skolēni atrodas būtiskās dzīves krustcelēs, tāpēc saruna temats bija viņu tālākā dzīve. Iedomājieties, es esmu uz futbola laukumu. Attiecīgā apģērbā, vai ne? Un tagad es šitā stāvu. Tā kā šeit sēžu. Un nāk bumba. Un blakus ir viens cits. Kurām ir vislielākās izredzes? Tik pie bumbas. Lielākās izredzes ir tam, kas kustās. Tā starpība, ko es esmu redzējis savā dzīvē, starp tiem, kas skaitās veiksmīgi, un tiem, kuri parasti neapzīmē viņus kā veiksmīgus, ir visi veiksmīgie, ir kustīgi. Mana pārliecība ir tāda, ja jūs darīsiet to, kas patīk, tad arī kurpnieks var kļūt par miljonāru, jo viņš darīs to, kas patīk, un darīs to ļoti veiksmīgi. Nav obligāti jābūt juristam, ekonomistam vai kādām no tām populārajām profesijām, lai pelnītu lielu naudu. Visi veiksmīgie cilvēki, arī Zane, mēs jau parasti stāstam par to, kas ir izdevies. Ja mēs stāstītu par to, kas nav izdevies, tad ne šī stunda, ne šī diena pietiktu. Bet tas jautājums nav, cik reiz tu spēri un netrāpīji. Jautājums ir, cik reiz tu sit un vārtos. Tas, ko beigās saskaita. Tad nevajag tā domāt, ka vienreiz un tad nekā nevar darīt līdz īsti izmēģini, uzzinās vai ir īstā. Lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties tālāko dzīves ceļu, Kariņš un Lase Lasmane dalījās savā pieredzē. Kariņš kā no filologa kļuva par uzņēmēju un no uzņēmēja par politiķi, Lase Lasmane kā krīzes laikā uzsāka veiksmīgu somu un aksesuāru biznesu. Cilvēks mācās un izprot tikai darot, bet ļoti svarīgi cilvēks iedrošināt un motivēt, lai viņi sāk to darīšanu. Viens nezināja, vai grib būt par ārstu vai par aktieri. Un tas varbūt liekas, no ārsta un aktieris tās ir divas pilnīgi dažādas lietas, bet jauniešu galvā tās nav. Tas ir divas pilnīgi, viņa prāt, pilnīgi reālas iespējas. Un tas veids, kā izšķirties, ir sākt vienu. Un veicās, neveicās, bet galvenais ir tad sākt un darīt, jo bez darba jau nekas nebūs. Katrā ziņā negribās viņus sabaidīt, ka tas lēmums par augstskolu, ka tas ir tas tā kā āmurs pa galdu, kur neko nevar mainīt un ka tas izlems visu nākamo dzīvi. Es zinu, ka gan pašai no vienaudžiem, gan vecākiem cilvēkiem ir ļoti daudz šie gadījumi, kur izglītība ir viena, profesija ir viena, sākotnējais redzējums ir bijis cits, bet dzīvē tu darbojas pilnīgi citā lauciņā. Pēc lekcijas skolēni piedalījās arī diskusijā, kurā varēja izteikt savas šaubas un uzskatus par to, kas viņus tālāk dzīvē gaida. Pasauli, kurā pašlaik dzīvojam, šķiet mūsdienu jauniešus ir padarījusi atvērtākus iespējām. Noteikti gūt to, ko tiešām vajadzēja darīt. Vairākas lietas, protams, jau paši par sevi saprotams un man jau ir bijušas galvā. Bet, tomēr tie darbības soļi varbūt nevis tik ļoti tieši tādas tehniskākas lietas, taktikas, kā tur visu izdarīt, bet tieši neapstāties un iet līdz izdevībām. Ļoti svarīgi bija īstenībā uzzināt to, ka ne jau kaut kas dzīvē ir zaudēts, ka tu tur sākumā studēji kaut vai, piemēram, filozofiju un pēkšņi tad izmainies un tomēr noslēdzies kļūt par uzņēmēju. Tas nav tā pēkšņi, kad vienā dienā saprot, man taču interesē politika. Nē, tas kaut kā veidojās, lēnām izveidojās kaut kā. Es pat nezinu, kas to ietekmē, kā tam iemesls, bet tā, man liekas, vienkārši katram cilvēkam tiek piešķirts tas lauciņš, kurš viņam interesē. Kartogrāfs Emīls Kondratovičs Rīgas valsts vācu ģimnāziju pabeidza pirms 6 gadiem. Viņš izvēlējās studēt ģeogrāfiju, taču, kad mācības tuvojās beigām, darbu vēl nebija atradis un nolēma apgūt vēl kādu, iespējams, pieprasītāku profesiju. Vēl viena lieta, kas man jau no bērnības patīk, tā ir ēst gatavošana. Bet es domāju kļūt par pavāru. Atradu skolu, 1 gadu ilga mācības. Mācību laikā bija prakses, ļoti daudz. Patiesībā pirmās nedēļas jau bija super. Tur katru dienu kaut kas cits jādara, un tur baigi interesanti, viss baigi superīgi, forši, viss notiek.
sapnis piepildījies bez mazvai, bet tad, kad iet jau tas 2., 3. mēnesis, un kad ir jādara, tomēr sāk atkārtoties tās lietas, un tie kvantumi ir milzīgi. Sapratu, ka tas laikam nav īsti tas. Emīlam paveicās, un paralēli mācībām pavāra skolā viņš tomēr atrada darbu saistībā ar savu pirmo izglītību – kartogrāfiju. Tomēr tas vēl nav pielicis punktu Emīla meklējumiem. Tagad viņš maģistrantūrā studē bioloģiju un gatavojas doties pusgadu garā apmaiņas braucienā uz universitāti Portugālē. Mūsdienās ir tik daudz iespēju tomēr studēt tik daudz vietās, tik daudz virzienos, kad bez mazai dažbrīd, man liekas, jaunieši mūsdienās apjūk no tā milzīgā piedāvājuma. Es sevi kā piemēru ņemu. Super ģeogrāfija mācīšos, super pavāru mācīšos, super bioloģija mācīšos, super aizbraukšu apmaiņā. Tas milzīgais piedāvājums arī veido to. Kāpēc tādi kā es nevar īsti izvēlēties, ko darīt? Mūsdienās pieejamās informācijas daudzums par jauniešu iespējām studēt šķiet gluži vai bezgalīgs. Regulāri parādās pat jaunas profesijas, tāpēc arī izvēles un panākumu ceļš bieži vien ir garāks, meklējumi ilgāki. To var salīdzināt ar laiku, kad cilvēks vēl ir pavisam mazs un pazīst tikai to pasauli, kas viņam ir apkārt. Un tad arī sapņi par nākotni ir citādāki. 1. klasē es gribēju būt zobārsts. Bet tad es sapratu, ka to vēl tā tas nāca ar laiku, ar vecumu, 11 gadnieks un tā. Es sapratu, ka medicīna nav priekš manis, jo tās lietas liekas tāds mazliet šķebinošas. Kādreiz gribēju būt kapteinis kuģi. Tā bija tā doma, jā. Bet tad ir kaut kādu laiku sapratu, ka ļoti ilgi jābūt prom no mājām. 1. klasē vispār bija plāns kļūt par modeli, bet es vispār nekāda saistība ar manām zināšanām nebija. Moments, ko es atceros, ka man vienmēr joprojām vecāki un vecāki arī atgādina, ka par prezidentu gribēju kļūt. Kad es biju pavisam maziņš, es gribēju būt viens no vīriem, kas strādāja uz miskastes mašīnām. Jo man ļoti patika tas, kā viņi varēja stāvēt un turēties mašīnas aizmugurē. Un jāsaka, ka līdz šai dienai, redzot, ka pabrauc mašīna, es bieži domāju, es gribētu vismaz vienreiz uzkāpt un redzēt, kā tas ir braukt turēdamies ārpusē ar vēju vaigos.